Kā lūgt Dievu? Nākamā tēma ir kā lūgt Dievu. Kā lūgt Dievu? Vai, ko labs. Draugs, tev nav tā, ka tu sēdi un tev tā iedvesmojies, tas viss ir. Ka iekšā sāk kutināt te. Ja? Vitāļi, ir tā, ne? Man pašam te kutinā. Tas prieks pārņem. Mēs jau par to runājam un mācamies, kad mēs lūdzam Dievu, prieks piepildā. Svētais gars piepildā. Halleluja. Bet iedomājies, viņi dejo un lido gaisā, ne? Šis tikai halleluja un šis bum. Sludini mums tagad drīkst. Lūksim Dievu. Tu dzirdēji par to, ka mums būs lūkšanas katru nedēļu? Sestdienās. Cikos mēs gribētu? 6 vakarā, 7? 6? 1 stunda būs lūkšanas. Jo mēs taču saprotam, ka bez lūkšanām mēs tos dejojošos velnus lejā nedabūsim. Mēs tikko mācījāmies, ka tikai vienprātīgi lūkšana, kad draudz nāk kopā un lūdz regulāri. Mēs taču esam karojoši draudzi. Tikai tad mēs varam tos tumsus spēkus saistīt. Un tikai tad var šīs dvēseles nāk pie Kristus. Zinu, ko mēs darīsim lūkšanās? Mums būs 2 dēļi tādi. 2 dēļi. Un jūs paņemsiet visus tos cilvēkus, uz lapiņām uzrakstīsiet. Tur Marija, piemēram, tur tētis, tur vārds tur virsū, ja? Tie, par kuriem tu lūksi, kurus tu vēlēsi izglābt. Un liksi pie viena šī dēļa. Un lūkšana laikā mēs lūksim par šiem cilvēkiem šeit. Katram cilvēkam viena lapiņa piesprausta. Otrs būs tukšs. Mēs lūksim vienu sestdienu. Tu lūksi mājās, un pēc tam atkal nākamo sestdienu. Mēs vienkārši bombardēsim, saprot? Vienkārši bombardēsim. Zini, kā notiek karā? Pa priekšu lidmašīnas bombardē, ielēnēja pozīcijas, apšauda ar lielgaviem un raķetēm. Tur ir elle, zeme un smiltis, visi jaucās kopā debesis ar zemi. Un pēc tam nāk kainieki. Un piebeidz kritušos tur, apdulošos kritušos tur. Hende hoch. Un viss. Un tieši tāpat ir ar lūkšanām. Kad mēs regulāri lūdzam, pēc tam mēs ejam pie tiem cilvēkiem, par ko esam lūguši. Jēzu gribi. Yes, sir! No problēmas. Saproti, kas notiek. Lūk, kad notiek visas lietas. Smagā artilērija ir lūkšana. Evanģelizācija pēc tam, tas ir tikai tāds pastaiga tikai. Mierīga kalpošana tikai. Piebeigšana tikai. Tur kustās viens, tur vēl viens kustās. Un tad, kad tas vēlns būs piebeigts un šis cilvēks būs pie Dieva atnācis, tu paņemsi savu lapiņu. Hop, Marija. Glābt. Un visi draudi. Halleluja, darbojās. Darbojās, halleluja. Bet tikai viena lapiņa. Bet mēs turpinām. Jēzus vajag? Jā, sir. Jānis Pēteris nāk no šī dēļa un piesprauž šeit. Jau 3, halleluja, draudzē! Dod skaļus aplaustus tam kungam par šiem cilvēkiem. Citādi jau mēs varam staigāt un pūlēties. Mēs jau lūdzam, bet es saprotu, ka mums vajag tieši kopīgs. Es no Dieva to saņēmis. Tu neesi kaut ko tādu iedomājies kādreiz, ka vajadzētu vairāk lūgt Dievu, ko tikai negribās, vai ne? Miesai negribās, bet garīgi man gribās, bet gars ir labprātīgs, miesa ir vāja. Tāpēc lūdzu mājās, ka tā dīvains tev pieceltos un atvilktos uz to sestdienu 6. Labi, kā lūgt Dievu? Kā lūgt Dievu? Kas ir lūkšana? Pirmkārt jau. Lielais virsraksts ir kā lūgt Dievu. Bet, lai saprastu, kā lūgt, jāzina, kas ir lūkšana. Pirmkārt, pati svarīgākā kalpošana. Es atkārtoju jau 2. reizi šo lietu. Pati svarīgākā kalpošana.
No Apostļu darbiem 6.4. Mēs gribam turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Ko mēs saprotam ar vārdu lūgšana vispārīgi? Ar vārdu lūgšanu mēs saprotam gan Bībeles lasīšanu, gan lūgšanu. Un šīs lietas nav šķirams. Jo tad, kad es lasu Bībeli, Dievs runā ar mani. Tad, kad es lūdzu, es runāju ar Dievu. Taču tajā pašā laikā, Bībeles lasīšanas laikā, tu pārdomā Dieva vārdu un tu sarunājies ar Dievu. Un tāpat arī lūgšanas laikā, tu atceries Dieva vārdu un lūdzu saskaņā ar to. Nedalāms jēdziens. Lūgšana, tātad mēs saprotam kopā lūgšanu, kopā ar Bībeli tas ir. Taču lūgšana precīzi atšķirās no Bībeles lasīšanas. Un šodien mācāmies par lūgšanu precīzi, par to, kad mēs runājam uz Dievu. Lūgšana ir saruna ar Dievu. Un pati svarīgākā kalpošana. Divas lietas. Un kā tam mēs lūgsim Dievu? Kā ir pareizi lūgt Dievu? Pirmkārt, Jēzus saka Jāņa 14.6. Jāņa 14.6. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Tātad, pie tēva lūgšanā, kā ir jānāk? Caur Jēzu Kristu, Jēzus Kristus vārdā. Es nāku pie Dieva Jēzus vārdā. Tu nevar lūgt Dievu, nepieņemot Jēzus upuri. Tas nebūs Jehova, tas nebūs Kristus, tas nebūs tas Dievs, kas radījis debesis un zemi. Tas nav tas Dievs, kas glābs, kas glāb pasauli, tas nav tas. Tie citi dievi. Velns, viņa eņģeļi, dēmoni. Caur Jēzus Kristus upuri. Caur Jēzus Kristus, Jēzus vārdā. Un tas nenozīmē tikai pateikt. Tēvs, es nāku pie Tev Jēzus Kristus vārdā. Ir labi tā pateikt. Un ir pareizi tā pateikt. Taču svarīgāk ir būt pašam pieņēmušam Kristus upuri. Ja tu neesi pieņēmis Jēzus upuri un nedzīvo viņa gribā, tad tas, ko tu lūdzi, nav Kristus. Tas nav Jehova, Jahve. Tātad pirmkārt, mēs nākam pie Dieva, pie Tēva, caur Jēzu Kristu. Nav cita ceļa pie Tēva. Visur ir daudzo ceļu Dievs šobrīd, draudzēs arī. Ne jau visās, bet daudzās. Daudzo ceļu Dievs. Ir tikai viens ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņa vārds ir? Amen. Nākamais punkts. Šeit nav cipariņi, jo te nav vienkārši daudz arī šajā nodaļā mums. Jālūdz ir, kā lūgt Dievu. Jālūdz ir, labi, es lasu rakstvietu un tu uzmini, kā jālūdz. Mateja 21:22. Un visu, ko jūs ticībā lūgsiet, to jūs dabūsiet. Kā jālūdz Dievs? Ticībā, amen. Saproti, tu nevar lūgt Dievu tikai tāpēc, ka jālūdz. Tas ir pareizi. Tu nāc pie Dieva, tu lūdzu, Dievs to grib, tas ir pareizi. Taču, ja tu gribi kaut ko saņemt no viņa, jālūdz ticībā, ka tu saņemsi. Ko tas nozīmē? Tu darbojies tajā virzienā. Tu tici, tu ceri, tu domā par to, kā par notikušu faktu. Tu iztēlojies un redzi to, kā notikušu faktu un ej tajā virzienā. Tu neatlaidīgi lūdzi. Ticībā jālūdz. Ticībā jālūdz. Saka, ticībā. Nākamais. Tu uzmini, kā jālūdz, es lasu rakstvietu. Jākaba 4:2. Jūs iekārojat, un jums nav. Slepkavojat, skaužat, nevarat iegūt. Cīnaties un karojat, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šiestu savās kārībās. Tātad, kā ir jālūdz? Saskaņā ar Dieva gribu. Jūs lūdzat un nedabūjat. Kāpēc? Nav pēc Dieva prāta tavu lūgšanu. Jālūdz ir perfekti saskaņā ar Dieva vārdu, ar veselīgu Bībeles mācību. Un ieteicams saskaņā ar draudzes mācību. Ar draudzes mācību. Katrā draudzē ir kaut kāds nianses, kas atšķirās.
Pamatā viss būs vienādi, un tomēr nianses, kas atšķirās, un ja mēs lūdzam, mums ir konkrēti mērķi kā draudzē, konkrēta vīzija, konkrēta stratēģija, un tāpēc mēs lūdzam konkrēti pēc draudzes vīzijas. Pirmkārt, saskaņā ar Dieva vārdu. Nākamais. Atkal uzmaniet tagad. Marka 11:20. Tu patīk šī spēle? Uzmini nu, kas tas ir? Marka 11:26, Marka 11:26, Marka 11:26. Bet, ja jūs nepiedodat, tad arī jūs Tēvs debesīs, jūs pārkāpumus nepiedos. Kā jālūdz Dievs? Kā jālūdz Dievs? Pareizi, Arčī. Jā, piedodot. Tātad, ja mēs lūdzam Dievu, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka esam piedevuši visiem. Pretējā gadījumā mūsu lūgšanas būs traucēts. Kā zināt? Katru dienu savs sirds jāizmeklē. Ja ir kāda apvainojuma, aizvainojuma, jātiek galā ar lūgšanu kambarī. Jāizlīdzinās. Nākamais. Tagad gan jūs uzminēsiet visi korī droši vien. Spēlējām tālāk uzmini nu. Daniela 6:10. Varbūt kāds jau uzreiz var pateikt tev. Daniela 6:10. Daniels. Pareizi Dieva vīrs. Disciplinēti un regulāri. Disciplinēti un regulāri jālūdz Dievs. Kad Daniels, viņš uzgāja augšstabā, pret Jeruzālemi vērsti bija logi, un kur viņš nometās 3 reizes dienā ceļos, pielūdz un slavēja Dievu, kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis. Kā Daniels lūdz Dievu? Kārtīgi, disciplinēti 3 reizes dienā, konkrētā virzienā uz Jeruzālemi. Kā viņš to bija kārtīgi darījis 3 reizes dienā? Es nesaku, ka mums jālūdz 3 reizes dienā ir. Es to nedaru. Es lūdzu tikai no rīta un daudz stundas. Ja kām patīk, var arī 3 reizes dienā lūgt, arī tā var darīt, ir dažādas metodas. Bet galvenais ir disciplinēt un regulāri. Disciplinēt un regulāri. Nākamais. Un tagad atkal uzminiet, Marka 1:35. No rīta gaļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā. Un Dievu pielūdza. Es uzsveru uzlikt tā skaisti priekš marsiešiem. Pareizi laiks un vieta vajadzīgi ir. No rīta gaļos cēlies, zirdi? Cikos gaļos? 6 gaļos, 5 gaļos, 4 gaļos. Bet konkrētā laikā gaļos, konkrētā laikā un konkrētā vietā. Dievs ir jālūdz konkrētā laikā un konkrētā vietā. Un man tāda ir mana lūgšana istaba. Mans kabinets. Kādreiz mans kabinets bija Dievs un meža zvēri apkārt. Marsieši apkārt. Šobrīd man ir lūgšana istaba pašam savā durvis ciet un mauc vaļā. Halleluja! Un, ja kāds grib tuvāk iepazīties, esmu pārliecināts, ka neviens negrib, jo tev vēl būs garš eksāmens jāraksta mājās. Bet ir sprediķis internetā mūsu. Laiks un vieta lūgšanai. Ļoti labs sprediķis. Atcerās kāds? Jā. Nākamais. Lūgšanām ir jābūt konkrētām. Vai aizmirsu uzspēlēt spēli? Pirmā Jāņa vēstule 5:15. 1. Jāņa 5:15. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Ko mēs saņemam? Precīzi to, ko esam lūguši. Tātad lūgšanai jābūt ir konkrētai. Konkrēts vārds, konkrēts vajadzības. Konkrēts laiks, vai pirmkārt konkrēta vieta un konkrēts lūgšanas. Vai, cik labi. Draugs, es tev atgādinu, ka tu esi pareizā vietā un pareizā laikā. Nākamais punkts. Paralēli lūgšanai ir jābūt stratēģiskam,
plānotam darbam attiecīgā virzienā. Ko tas nozīmē? Nepietiek lūgt. Ir arī jāstrādā konkrēti šajā virzienā un arī plānotams. Jo Mateja 7.21 ir rakstīts. Mateja 7.21. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, halleluja, ieies debesu valstībā, bet tikai tie, kas dara man debesu tēva prātu. Tātad nepietiek tikai lūgt. Ir jāstrādā. Jādara Dieva prāts. Un arī strateģiski jāplāno šis darbs. Arī cilvēku tu nevar tā vienkārši nejauši izlāpt. Tas ir iespējams un tā notiek. Taču, ja tu gribi efektīvi darīt savu darbu, glābšanas darbu, ir jāplāno evaņģelizācija. Konkrēts laiks un konkrēta vieta, draugs. Kur šodien aiziešu, nekur tur neaizies. Jāplāno konkrētu laiku un konkrētu dienu, konkrētu stundu, konkrētu vietu, konkrēts cilvēks. Ja nevar konkrēts cilvēks, kā vienos konkrētu vietu. Un visideālāk ir konkrēti cilvēki. Ar vārdiem un ar vajadzībām. Kad tu apciemos, cikos tā tālāk, halleluja, tiri piri. Un nākamais. Kam jābūt ir tavā lūkšanu ēdiena kartē? Krieviski būtu labāk meņu. Latviski ēdiena kartē. Что должно быть в твоем меню? Kam jābūt tavā ēdiena kartē? Lūkšanā. Tātad, tev ir lūkšanas, tu lūdz Dievu. Un kā tavās lūkšanās, kam ir jābūt? Mēlēm jābūt ir. Tu lūdz mēlēs garā. Tātad, tie dažādi lūkšana veidi, kam ir jābūt tavā ēdiena kartē. Kad tu lūdz Dievu, ir jābūt šādiem veidiem. Mēles, lūkšana garā, slavēšana, ar dziesmām un bez dziesmām, ar vārdiem līdz dziedot un nedziedot līdzi. Slavēšana, pielūgsme. Slavēšana no pielūgsmes ar ko atšķirās, kāds zina? Svētdienas dievkalpojumā pirmās divas dziesmas ir kādas? Slavēšana. Pēdējā ir pielūgsme, kas vērsta tieši uz Dievu un manām tuvām attiecībām ar viņu. Pirmās ir uzvaras dziesmas, kā no izdevotas salīdz dziesmas, bet viņas tā ir paredzēts. Pielūgsmē jābūt ir apliecināšanai. Kas ir apliecināšana? Es paņemu Dievu vārdu un apliecinu. Jēzus brūcēs, esmu dziedināts. Jēzus brūcēs, mans asinsspiediens ir ideāls. Apliecināšana par visām lietām. Pavēles izteikšanas. Jēzus vārdā vācies. Pazūda man dzīves. Jēzus vārdā noteikti tā, kā es saku šajā brīdī. Kalns pārcelies. Pavēles. Lūkšanas. Tas ir normāli vienkārši lūdzu. Dievs lūdzu, dod man to un dod man šito. Pateikšanās. Tas nozīmē, es pasakos Dievs par to, ko tu man vēl neesi iedos, par ko es pieņemu kā jau esošu faktu. Paldies, Dievs, kas man dziedinās, kaut arī man vēl tur sāp kāda galva vai kas. Es vienkārši piemēru tādu ātras minu dziedināšanu. Ne tikai dziedināšanu, pilnīgi visā. Aizlūkšana. Kas tas ir? Tu aizlūdz par cilvēku vajadzībām, par cilvēkiem. Krieviski hadatai. Hadatais tuvā krieviski. Latviski aizlūkšanas tās ir. Tad, kad mēs nākam sestdienās kopā uz lūkšanām, tas ir aizlūkšanas. Bet tur ir arī slavēšana. Ir arī pielūgsme. Bet pēc saraksta ir aizlūkšanas. Par to mēs lūdzam, par to aizlūdzam, aizlūkšanas. Par tādu draudzes vajadzību, par tādu vajadzību, par tiem cilvēkiem aizlūdzam, aizlūkšanas. Vēl jābūt ir ieklausīšanās svētajā garā. Kad tu lūdz Dievu, draugs, tu ieklausies, ko Dievs tev grib pateikt. Es nesaku, ka tev skaļa balss jādzird, bet es noteikti lūkšana laikā saņem no Dieva, kas man nepieciešams. Es iegūstu pārliecību par kādām lietām, piemēram. Iekšēji pārliecību un mieru, tā ir pareizi. Man jāiet tur, ieklausies svētajā garā. Un nav izslēgts arī skaļa balss. Nav izslēgts. Arī tā notiek. Tas ir normāli. Nākamais – pārdomā vārdu. Tu esi lasījis Dieva vārdu, pārdomā to. Arī Dieva vārdu lasīšanas laikā tu vari pārdomāt Dieva vārdu. Tas ir tā kā meditācija, tā kā lūkšana. Tas ir. Pārdomāšana, Dieva vārdu pārdomāšana. Un ne tikai Dieva vārdu pārdomāšana, tu vari arī kādas situācijas pārdomāt.
Savas dzīves situācijas pārdomā, salīdzina ar vārdu. Lūdzu par tām, vienkārši meditē. Saprot? Tur nav visu laiku jāskaita tikai lūkšana, pēc kārtas, pēc saraksta, un tikai mauc. Pārdomā, apklusti, bišķi paklausies. Pārdomā savas situācijas. Saprot, savas dzīves situācijas pārdomā, dotās šī brīža. Ko darīt, kā rīkoties. Arī pārdomāšana. Un tad sako kopīgās lūkšanas grupiņā. Savā mājas grupiņā kopīgas lūkšanas. Kad jūs kopīgi lūdzat. Un noslēgumā kopīgas lūkšanas draudzē. Draudzes kopīgās lūkšanas. Jo vairāk galvas ir kopā lūkšanā, jo lielāks spēks. Tieši kopīgai lūkšanā ir ļoti liels spēks. Rakstvieta, ko es minēju, kur zeme nodarbēja, tā bija kopīgā lūkšana vienotībā. Vienota lūkšana. Jābūt ir visām šīm lūkšanām. Tas gan nebija par pēdējais. Vēl daži punkti ir. Lūkšanas ir jāplāno. Un plānam jābūt uz papīra. Tas nenozīmē, ka tev vienmēr papīrā jāskatās. Man ir tādi papīri daži. Uz papīra plāns lūkšana. Kuru man nevajag tā papīra, jo es no galvas viņu zinu. Un tāpēc man nevajag papīra vairāk. Bet kamēr nav galvā, tik man vajag uz papīra. Un vispār vienalga vajag uz papīra. Ne jau visu lūkšanu uzrakstīt, bet vajadzības. Plāns, lūkšana plāns, kā tu lūksi. Tagad es slavēšu, to darīšu, par to jālūdzu. Tur nevar visu atcerēties vienkārši tā. Lūkšanas saraksts mūsu. Kā mēs varam sanākam kopā, sestdien, lūksim brāļi māsas. Tas sāks visi tam augt par savām vajadzībām katrs. 100 punkti. Tā būs arī. Tā ir. Nākamais. Jālūdz ir pēc parauga, kur mums ir devis Dievs. Pēc tā parauga, kur mums ir devis Dievs. Mums ir paraugs Bībelē. Un tas paraugs, kas ir Bībelē, paraugi, 2 tādi mums būs, ko mēs izskatīsim. Šiem komponentiem, kas ir šajos paraugos, jābūt ir tavās lūkšanās ikdienā. Ja viena diena kaut kas izkrīt, citu dienu tas jāizpilda. Piemēram, es varu vienu dienu tikai lasīt Bībeli, piemēram. Nākamo tikai lūgu Dievu, piemēram. Vienā dienā es lūkšu tikai par savas grupas vajadzībām. Nākamā slavēšu Dievu un par savām vajadzībām arī. Piemēram, saprati? Bet balans jābūt ir. Balans, ka tu visiem šiem komponentiem ir jābūt. Ideāli jau visi vienā reizē, bet nevienmēr tā. Ir labi arī izņēmumi gadījumi, arī pārmaiņas pēc, ka rutīna sākās. Visu laiku katru dienu tikai maus vienu to pašu, tev kaut ko pamaini. Un nākamais. Kā lūgt Dievu? Tēvreize. Joprojām mēs mācāmies, kā lūgt Dievu un tēvreize. Mājas darbs būs, Sandija. Jāuzraksta ir sava lūkšana plāns, saskaņā ar tēvreizi. Pašu eksāmenu, ko taisīsi, netaisi tik smalku, kā bija līdz šim, lai cilvēki var pievērsties tieši plānu uztaisīšanai, ja? Bet, visu vajag, bet tikai mazāk, lai var arī plānu rakstīt, lai nav pārāk noslāgots. Sapratāt visi, draudzē? Ja? Matejs 6 no 9 līdz 13 ir tēvreize. Es ļoti ātri iziešu cauri šeit. Pirmkārt, Jēzus saka, tāpēc jums būs tā lūgt. Tēvreize, draugi, nav skaitām pantiņš. Kaut arī ir jāzina no galvas, taču nevis tāpēc, lai skaitītu kā pantiņu tikai, bet lai tu zinātu galvenos komponentus lūkšanai. Tēvreize satur visu, kam jābūt tavā ēdienkartē, lai tu būtu veselīgs, lai tu būtu augstu normāli. Un lūk, mazāk kā 70 vārdos Dievs atklāja tēvreizē pilnīgu Dieva prātu lūkšanai. Tas ir šedevrs.
Tur ir balanss ar Dieva pielūgsmu un mūsu vajadzībām. Un Tēva reiz sākās ar slavēšanu un beidzas ar slavēšanu. Halleluja! Draugi, slavēt Dievu ļoti svarīgi. Tas, ka mēs ieguldāmies apratūrā un visu, tas ir ļoti ārkārtīgi svarīgi. Dziedāšana, slavēšana, draudzē, tā ir prioritāte. Tāpēc jums būs tā lūgt. Mūsu Tēvs debesīs. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums būs lūgt Dievu. Caur Jēzu Kristu mēs varam nākt tikai pie Tēva. To jau es minēju jau. Caur Jēzu Kristu mēs nākam pie Dieva. Kā pie sava Tēva. Kā bērni. Caur Jēzu Kristu. Un vēl tas nozīmē, mūsu Tēvs, ne tikai mans, bet mans un Vitālija, mans un mūsu visu kopā. Arī kopīgas lūkšanas. Ne tikai kambara lūkšanas, bet arī kopīgas lūkšanas. Mūsu Tēvs debesīs, svētīs, lai top tavs vārds. Tā ir slavēšana, draugi. Tā ir slavēšana. Tavs vārds, Dievam ir vārdi. El Elyon, El Roi un tā tālāk. Par to mēs mācīsimies vēl. Tu mierīgi šajā vietā var saukt Dievu vārdus un slavēt viņus ar tiem. Slavēšana. Stāsts lūkšana ar slavēšanu. Caur Jēzus Kristu nāc pie Tēva un slavē. Nākamais. Lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā virs zemes. Nākamais mēs lūdzam. Šeit nav jāievēro secības, ar citu. Šeit ir galvenie komponenti, bet absolūti nav jāuzskata, ka šādā secībā jālūdz tieši. Talmuds, tā ir ebreju grāmata. Tur ir rakstīts, ka lūkšana, kurā netiek pieminēta Dieva valstība, vispār nav lūkšana. Dievs ir apsolījis, ka viņš nāks un valdīs virs zemes 1000 gadus. Mums ir jālūdz, lai Dievs nāk un valda, lai nāk tava valstība. Lai nāk Jēzus un valda, lai izbeidzas visa bezdievība. Un mēs lūdzam, lai notiek Dieva prāts, kā debesīs tā virs zemes. Ko tas nozīmē? Es lūdzu, lai Dieva griba notiek manā dzīvē, ģimenē, apkārtējos cilvēkos, pilsētā, valstī un pasaulē. Tā ir lūkšana saskaņā ar Dieva apsolījumiem. Glābšana, veselība, labklājība, auglība. Lai tas viss notiek pie manis un pie apkārtējiem cilvēkiem. Sapratiet, apmēram? Lai nāk tava valstība. Mēs pēc Dieva gribas lūdzam, lai notiek Dieva griba. Vai Dievs grib, ka tu dzīvo labklājībā? Lūdz par to. Vai Dievs grib, lai cilvēki tiek glābti? Lūdz par to. Tas viss to satur. Tie galvenie komponenti. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Tas nozīmē, mēs lūdzam par savām garīgām, dvēseliskām un fiziskām vajadzībām. Kad mēs lasām Dieva vārdu, mēs arī garīgi ēdam maizi. Gan garīgām, gan fiziskām. Droši lūdzu, ka lai tev ir nauda, lai tev ir darbs un viss tās lietas. Par sevi un par citiem arī var lūgt. Nākamais. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu nāc lūkšanā. Kas ir tavi parādi? Tavi grēki. Man grēki piedot, mums visiem grēki piedot, un tomēr mums viņu joprojām kaut kādi valkās vēl līdz. Pareizi? Juljanči, ir grēciņi kaut kādi tev. Un kad mēs nākam Dievu priekšā kambarī, mēs atzīstam šīs lietas. Ar kādu mērķi? Atzīst grēks, viņš tiek piedots. Un mēs lūdzam, ka mēs spējam to uzvarēt un dzīvot svētumā. Īsāk sakot, tas ir līdzīgi, kā nākamā modelī, ko mēs mācīsimies pie mazgāšanas trauka templī. Šķīstīšanās.
Tāpat arī piedošana, tur sev, citiem un tā tālāk. Mūsu parādi. Ir svarīgi atzīt savas kļūdas. Nākamais. Un neieved mūsu kārdināšanā. Lūkšanā jāsastāv ir daļai. Ka pastāvēt un negrēkot. Lūk par to, ka tu pastāv, ka tu izdari Dievu gribu. Ka tu realizē Dievu gribu pie sevis. Pastāvēt kārdinājumos un negrēkot. Un visas problēmas izmantot kā trampolīnu nākamām uzvarām. Nākamais. Bet atpestī mūs no ļauna. Atpestī mūs no ļauna. Par ko te jālūdz? Par ko šeit jālūdz? Aizsardzība. Lūdz par apsardzību. Apliecina apsardzību. Piemēram, nekas ļaunums man nenotiks. Nes kāda nediena tosies manam namam. Apliecina. Un nenotiks. Un noslēgumā ir, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Slavēšana un pateicība par visu. Atkal slavēšana un pateicība par to, arī par to, par ko tu vēl neesi saņēmis. Dievs, paldies, ka visu, ko es lūdzu, es esmu jau saņēmis. Un pats pēdējais ir āmen. Lai notiek. Es piekrītu. Tā ir. Tā notiks. Amen. Pasaka amen. Aleluja. Ejam tālāk. Zini, kas ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kas tad ir arī vispārībā? Kas tas te gal galā ir?